Sveicināti, draugi! Uz Meža takas mēs nevienu reizi vien esam runājuši par piekrastes zvejnieku problēmu saistībā ar roņiem. Un pagājušajā sezonā beidzot Biors kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi konstatēja, ka roņu skaits Latvijā un Baltijas jūrā tiešām ir liels, aptuveni 30 000, un izsniedza pirmās atļaujas roņu ieguvēju. Tātad ar biedēšanas metodi dažiem zvejniekiem ir tiesības beidzot aizsargāt savus zvejas rīkus, tīklus un arī lomu. Paraudzīsimies, kā viņiem šajā sezonā ir veicies. Cik ilgi ir bijis zvejnieks, tik ilgi roņu tēma ir bijusi aktuāla šajās attiecībās starp cilvēku un roni. Un zinu, ka jau vismaz pirms 10 gadiem zviedri aktīvi pētīja un meklēja risinājumus, kādā veidā tik galā, kā savietot šo zvejniecību un sadzīvošanu ar roņiem. Un tagad jau kopš pagājušā gada arī Latvija ir aktualizējusi šo projektu, Jā, par roņu monitoringu. Izstāst, kas ar to tiek domāts? Sākotnēji Zviedri ar to nodarbojas vēl ar vienu. Vēl nav tikuši galā tā problēma. Arī Zviedriem tāpat un citām Baltijas jūras valstīm tā roņu problēma ir aktuāla, viņa paliek aktuālāka, jo roņu populācija palielinās un zivi paliek mazāk vienkārši. Un tāpēc arī mēs neesam vienīgie, kas satraucās par šo lietu, un tāpēc arī sākām darīt to. Īsumā roņu aizsardzības plānā bija paredzēta aktivitāte izvērtēt roņu letālas atbaidīšanas efektivitāti, kā arī roņu kā resursu iegūšanas iespējamību mūsu ūdeņos. Balsoties šī roņu aizsardzības plāna, tad mēs arī uzsākām šo projektu, un tagad viss tās arī veiksmīgi šogad noslēgsim. Jā, šogad tāda pirmais gads bija, ka faktiski mēs ar ieroci rokās varējām atbaidīt roņus, paskatīties, vai tas viņus tiešām atbiedē. Jā. Un, ja tie roņi tiek iegūti, es saprotu, arī vēl papildus datus mēs varam dabūt par to roņu dzīvi. Protams, jā, jo mēs jau pagājušajā gadā citā projektā vispār pirmoreiz unikāli Latvijā sākām ievākt roņu bioloģisko materiālu, saprast vispār viņu morfoloģiskos parametrus, bioloģiskos parametrus, ko viņš varojās, vecumu, struktūru. Un, jā, šī projekta ietvaros mēs domājam turpināt to, ja roņu iegūšana būtu efektīva, ja viņi būtu iespējams sekmīgi dabūt no jūras ārā, atvest uz laboratoriju un izpētīt. Pagaidām izskatās, ka tas nav tik vienkārši, jo tomēr tie roņi nogrimst, un, ja viņš ir gājis bojā, un dabūt viņu no jūras ārā nav tik vienkārši. Bet ir rezultāti, ka mēs esam dabūjuši ārā paraugus bioloģiskos. Šitāds tev te skatu tornis uzbūvēts, jā? Jā, mēs paši būvējam šito. No galdniecības, Gatari iedeva dēļus. Jā. Un cik parasti tālākais ir, kur jūs liekat tos tīklus? Murts mums ir, sēta sākas arī šite. Jā. Tad kaut kāda, jau tur redz, tur tāds pampaks, redzi, ledus, jā? Un tur jau viņam ir jau tālākā mala. Tālākā mala, jā, tur jau pats tas viss ir. Un tur viņi ganās, viņi iet pāri sētai, tudī, jā, un ganās ap to pašu mūrta galu. Un tas ir kāds 100 metri, man izskatās. 100 metri apmēram, jā. Un visādi viņi uzvedās, ka trāpa. Bet to, kad viņus nevar dabūt, jo tur jau ir kaut kādi 2,5 dziļums, jā. Šits viss taisīts pēc manīm izmēriem, kā man vajag, jā. Porša augsta maliņa, jā. Jā, augsta maliņa. Un skaties, te ir, teiksim, iekšā zivju murts. Sēta ir redzama, pludi. Un viņš kursē pāri, tad viņš paņem zivi mutē. Roni zem ūdens lielu zivi apēst nevar. Viņš iznirst ārā, apmēram 2-3 kg taimiņš, jā. Viņš iznirst ārā, un tad viņu tā kā pelekāns tā met iekšā un ēd, un tad brīdī tu bliez viņam. Okay. Jā, zem ūdens čereņģis var apēst, jā, ka paver muti, bet kas kā ir lielāks, viņš nevar. Un ja viņš paķer, teiksim, lielāku zivi, teiksim, lāse kaut kādi 8 kg, jā, viņš viņu ēd, cik viņam pietiek, pārējo viņš atstāja, un tad ir kājas, un tu jau atnāc uz jūru un redzi, kur kājas ir, tad viņš jau ir noķēris kādu un ir jau paēdis jau. Tad ir miers, ja?
Okay. Jā, nu tā kaut kā ir. Un cik šogad personīgi 15. nomedīt? Jā, trāpīja 15 15. roņi. Jā. Roņi ir aizsargājumā suga. Tās ir 3 sugas. Mums ir pelēkais ronis, pogainais ronis, plankumainais ronis, no kuriem teorētiski visām 3 sugām vajadzētu būt mūsu ūdeņos. Teorētiski tās ir 2 sugas, plankumainais ronis, pogainais ronis, bet reāli, skatoties pēc bojāgājušo roņu skaitu, uzreiz rīkos, tā ir reāli viena suga, pelēkais ronis, tāpēc arī ja pogaino roņu un plankumaino roņu, piemēram, tā ekoloģiskais stāvoklis populācijas varētu būt to tiešām iekļaujams tā kā no sarkanajā grāmatā un aizsargājums, tad attiecībā uz pelēko roni viņa tas labas stāvokļa kritērijs ir no, ja nemaldos, 1910. 11. gadiem, kad viņi tika novērtēti kā 90 000 Baltijas jūrā, kas tā kā tiek uzskatīts par normu. Nu, tad viņi sasnieguši to savu populācijas maksimumu. Jautājums par to, cik daudz tajā laikā bija zivju jūrā pieejams un kā tie dati tika iegūti, un lai vispār tas 100 gadu vecā metodē novērtētu populāciju. Tiešām pacējās jautājums, vai tie 60 000 Baltijas jūrā ir optimālais daudz. Optimums, vai tas varbūt ir par daudz, jā. Tas jau sen ir par daudz. Mēs jau esam varbūt palaiduši garām kaut kādu brīdi, kad jau kaut kāds jau nomainījies vispār barības ķēdes funkcionēšanā. Un par to arī mēs tagad domājam, ko darīt. Zvejnieki bija atsaucīgi šajā projektā piedalīties un iesaistīties, dot datus, ziņot? Kā lai saka, protams, zvejnieki ir ieinteresēti tādās darbībās, bet viņiem ir arī sava veida neusticēšanās par to, kad, ja mēs tagad izdomājam, ka tie roņi tiešām jāsargā, tad, kad viņi nesvar lielākas ziepes, kā bija cukdelfīnu gadījumā, piemēram, kad arī noziņoja 1-2 cukdelfīnus un aiztaisīja mums lašu zveju ciet. Kopš cukdelfīnu tās situācijas, ir vajadzīgs ilgs laiks, kamēr tā kā, uzticību iegūt zvejnieku uzticību, ka viņi saprot, ka tiešām mēs tā darām viņu labā, mēs darām, lai vispār saprast, kas notiek, nevis tikai lai iegūtu kaut kādu savu labumu. Ja tas ir tomēr sabiedrības labums un vispārējais labums mūsu jūrē. Jo, ja mēs nezināsim, mēs varam pieņemt varbūt arī nepareizes lēmumus. Mēs varam rekomendēt kaut kādas nepareizes. Bet lai kā tie dati būtu, bet mums jāzina reāli, kas īstenībā notiek, lai mēs vispār varētu kaut ko tālāk domāt. Tiksim tā. Vistai nocērtot galvu. Cik viņa metrus skrien bez galvas? Tā ir vista. Meža koilim izšauj caur sirdi. Es esmu pats gājis 200-300 metru pasenīm, ja, un viņš guļ ar caursaurtu sirdi. Man 700 metri. Lūdzu. Un ronis ir kudi dzīvīgāks pa visiem. Jūras dzīvnieki, ja. Bet bebram, ja šaujam galvā, parasti ir, ja viss ir normāli, lielākoties ir uz vietas un peld. Jā. Ronim tātad tas tā nav īsti. Ronis ir ļoti, ļoti Es esmu par roņiem izstudējis visu kaut ko, ja. Un roni, ja tu trāpi viņam korpusā ar lodi, viņam pēc 2 nedēļu tā loda tiek izvadīta no organisma ārā. Ja? Roni ir nāvējuši ar ievainot tikai galvā. Jebkurā citā vietā viņš izdzīvo un lodi izspiež ārā. Teiksim, tas ir kaut kas līdzīgs kā zivī. Ja viņai ir āķis lūpā aizķēries un noraujās, ja? 2 nedēļu laikā tas āķis vairs nav. Jā, to tu zini, jā. Bet tur ir savādāk. Tas āķis no tām siekalām, zivs siekalām sarūsē riktīgi, ja? Bet ronis ir tik dzīvīgs. Es saku, te ir vienīgais risinājums. Ļaut mest roņu tīklu speciālo, ko dara igauņi sen jau. Un mums tāds tīkls ir, bet sakarā to, kad atļauj šaut, tīklus neļauj likt. Ja mēs cīnamies, tad cīnamies, lai nav tā kā ar bebriem Rīgā. Tā. Tu gribi teikt, var jau kaut kādus secinājumus izdarīt pirmkārt par to, vai roņus var atbiedēt šādā veidā? Otrkārt, ko jūs esat secinājuši no tiem roņiem, kas ir izvilkts ārā, kas viņiem vēderā darās? Vēl nevaram secināt, dati būs reāli apkopot, apstrādāt nākošu gadu pirmajā pusē. Bet sajūtas jau noteikti. Bet sajūtas ir, jā, protams, atbaidīšana uz īsu brīdi, protams, strādā. Jautājums līdz brīdim, kad atpaliek cits ronis. Ja tas ir viens ronis, kas vienā vietā uzturās, ja viņš tiek traucēts, viņam neļauj tā kā ēst no tiem tīkliem ārā, viņš, protams, nelien klāt vairs aktīvi, bet tie roņi mums pietiekoši daudz, un tāpēc arī atrodās jauni kandidāti, ja piemēram, tā zveja nav
Ja zveja ir sekmīga, tad zivs ir, tad arī attiecīgi roņi klāt pie tiem rīkiem. Kāda bijuši tev novērojumi? Nezinu, viņi jau murdos iepinās un tīklos arī iepinās. Ko tu esi redzējis lielāko skaitu vispār, lai to mēs saprastu apmēram šo populācijas lielumu? Populācijas lielums, viņi katru gadu novērtē, roņu pētnieki. Viņi skaita uz ledus, tā kā roņiem dzimst mazuļi, tad viņi ar lidmašīnām lido un skaita uz ledus tā kā īpeņus un izrēķina attiecina to uz Baltijas jūru. Un pa lielam 23. gada novērtējums ir ap 60 000 pelēkie roņi Baltijas jūrā. No kuriem lielākā koncentrācija tiek veidojas ap Igaunijas salām, Alandas salām, Zviedrijas austrumu piekrastu un attiecīgi arī Rīgas līci un mūsu rietumkrastu. Jā, un tā nianses tāda, kad Zviedrijā, Somijā, Igaunijā viņas drīkst medīt, viņi tiek traucēti, baidīti, un tuvākā vieta no tās lielās koncentrācijas, kurš netiek tā kā traucēts, ir tieši Rīgas līcis un Latvijas piekrasts. Tāpēc arī mums tā varbūt tā situācija ir tā diezgan sāsināta, jo šeit arī tas blīvums viņiem vislielākais, kur viņi netiek traucēti, viņus patraucē uz ziemeļiem no mums, un te viņi nāk, protams, uz mierīgāku vietu baroties, tur, kur zvejas rīki. No pašām jāķer zivs pieejams. Saka, lūdzu, Igauņu pieredze, Skandināvu pieredze, kur jau ilgāku laiku medī. Ko viņi saka, ko viņi secina? Skatoties pēc izmantotajām zvejas atļaujām, zvejas medību atļaujām, viņi iztērē ap 30% tikai no kvotām. Pieļaujam. Tas ir laika posmā no 91. gada līdz 2022. Ja nemaldos. No visas tās kvotas, pa visām trim valstīm iztērēt tikai 30%. Tā kā tās medības nav sekmīgas, viņas ir vairāk tā kā tradicionāls retiem medniekiem, kur to dara no paudzes paudzē. Jo tas nav, tās medības nav vienkārši. Tur ir gan zināšanas vajadzīgs, gan tehniskais nodrošinājums un arī, tas nav. Tu pieminēji vārdu tradīcijas. Jā, manuprāt, Skandināvijā jau sevišķi tā tradīcija ir bijusi arī iegūstot šo te dzīvnieku, arī pārstrādāt visu pilnīgi iegūto, un tas ir viena būtiska sastāvdaļa. Jā, vēl lielāka būtiska sastāvdaļa ir Eiropas Savienības liegums tirgot roņu produktus. Mēs teorētiski viņu iegūt kā resursu, bet viņu izmantot varam tikai pašpatēriņam, un tas ir arī viss, jo ir regula, kas liedz tirgoties ar roņu produktiem. Tas ir ne tikai mums, bet arī Skandināvijā, bet atšķirībā no Skandināvijas mums nav tāda tradīcija, mums nav pieprasījums, ir, protams, mēģinājumi bijuši bojā gājušos roņus izmantot kaut ko darīt viņiem, bet tas tāds hobija līmenī, protams, viss notiek. Tāpēc arī šis projekts, šī projekta rezultāti būs tā kā lai pasaka, turpinājums ideja par to, ka var izmantot šo resursu, vai apgūt, vai ko darīt tālāk. Ko darīt tālāk, jo tas ir diezgan, ja mēs tā skatāmies, tas ir liels dzīvnieks, viņš ir pietiekoši lielā daudzumā. Tas lielais plēsējs, tāpat kā sauzemē, piemēram, vai mums vajag tik daudz liels plēsējs ekosistēmā, kuru vispār, iespējams, viņas nevar uzturēt. Tas ir cits darbs, ko mēs darām, mēs modelējam to roņu ietekmi uz zivīm, skatoties, vai tādu, piemēram, līča ekosistēmu var uzturēt lielu plēsēju lielā daudzumā. Bet tur vispār netuvojas kaut kāds ekosistēmas sabrukums, tai roņi, piemēram. Jā. Saka, lūdzu, cik daudzās Latvijas vietās vai piejūrā tika organizēts šis monitorings, cik bija tie vieta, kur vēroja, kur varēja atbaidīt viņus? Pilotu projektu veicam 4 vietās. Līcī, Salacgrīvā, šeit Salkrastos, Ķesterciemā un Mērsargā. Un sadarbībā ar zvejniekiem, kas ir arī mednieki, vai kuriem ir iespēja piesaistīt medniekus, tika izvēlētas šīs vietas. Jo sākotnēji bija paredzēts arī, protams, atklāto jūru paņemt, bet reāli mēs nedabūjām interesantus šādām. Kuri varētu realizēt šo projektu. Un līdz arī vienkāršāk, varbūt tāpēc, ka laiks labāks ir pieejamība lielāka, un arī attiecīgi tā roņu koncentrācija varbūt nedaudz lielāka, kur varētu redzēt kaut kādus efektus. Jo viens mēs skatāmies, piemēram, zvejas rezultātus tieši vietās, kur atbaida, otrs mēs skatāmies arī blakus esošās teritorijās, nozvejas statistiku, vai tur mainās kaut kas, vai bojājums skaits mainās, jo mēs jau vairāk kā 10 gadus mēģinām reģistrēt, pateicoties zvejniekiem, kuri, protams, to raksta zvejas žurnālos, roņu bojājums un nodarīt tā kaitējumu zivīm. Kā viņiem tiek izmaksātas kompensācijas, attiecīgi mēs atkal iegūstam datus par to roņu ietekmi uz lomu un
zvejas sekmēm. Kad tu domā, jau būs secinājumi par šo sezonu, kad varēs tā droši pateikt un saprast, kā mēs rīkojamies nākamajā sezonā? Šis ir zinātnes projekts, mēs varēsim tikai kaut kāds ieteikums un vispārīgs secinājums izdarīt konkrētām darbībām būs nepieciešami jauni projekti ar ieinteresētajām pusēm, un tad mēs kā zinātniskā puse varētu to visu tā kā uzraudzīt un sekot līdz, teiksim tā. No mūsu puses iniciatīva tuvākajā laikā visticamāk nenāks. Ja pēkšņi nebūs kaut kāds lielāks Eiropas projekts, kur mēs tā kā arī piedalāmies tieši saistībā ar roņu atbaidīšanu vai zvejas sekmju novērošanu attiecībā uz roņiem. Bet jā, tas ir pirmais solis vispār kaut kādai situācijas saprašanai, ko darīt, kas notiks tālāk. Cik gadus tu jau ej jūrā? Kāda to pieredze? Nu jau ir 20. 20, jā. 20 gadi jau, jā. Klausies, manuprāt, vislabākais zvejnieks var novērtēt to, kas tad notiek šajos 20 gados ar to roņu populāciju. Roņu populācija ir tā, visas problēmas sākās, tā riktīgi sākās kaut kādi 6 gadi atpakaļ. Patiešām lielas problēmas sāka, jā. Lai gan uz to laiku jau, mums ir sakari ar igauņu zvejniekiem, arī mēs čomojamies, ir tā, kad viņi jau uz to brīdi jau šāva, jau bija dabūjuši atļauju šaut. Un, protams, blieza tur daudzi. Un sanāk tā, ka tikko viņi sāka šaut, riktīgi tie roņi tomēr meklē citas vietas. Klusāk, drošāk vietas. Klusāk, drošāk viņi atpeldē ļoti daudz uz mūsu pusi. Sākot no Salacgrīvas un tad jau šito pusi. Un vairāk kārtīgi tika teikts, pirmā saruna bija kaut kādi gadi 7, 8 ar to pašu Riekstiņu kungu, jā. Viņš saka, visas tēmas varam runāt tikai ne par roņiem. Par roņu tēmu neaiztiks viņas jau. Un palēnām viņi vairojās. Un beigās ir tā, ka pa šitiem gadiem zvejniecība sāk nīkt ārā Latvijā pilnīgi. Un pateicoties tādam kā tam Riekstiņam, vai ne? Kurš nekā nesaprot zvejnieku problēmas jau. Un tīklus plēš, murdus plēš, visu, ko var plēš kopā. Cik nopietni saplēš tādu tiem, kas nav uz zvejniecību saistīti? Tas nozīmē, tu ieliec tīklu? Vienkārši tu ieliec tīklu, ja tu viņam klāt nesēdi klāt, ja, tad nosargāt viņu var, bet vienalga 1 vai 2 caurumi tīklā ir. Viens tīkls maksā 60 eiro. Tas ir 1 metrs ir eiro metrā, vai ne? Bet, ja tu gribi atstāt pa nakti, nākamā rītā tu izoli tikai skrandas ārā. Izstāst, ka tev caurums kur ir tīklā? Jā, tas jau nav brīnums. Redzi, kā. Ir, ja? Jā. Caurs. Tātad te ir ronis bijis pa nakti? Ir bijis, jā. Okay. Tātad tur kaut kas jau ir izēsts. Reku vēl Jā. apakšs. Kas tavuprāt stāv tad aizmugurē tam, principā tādam Latvijas zivsaimniecības nogalināšanai? Visur zvejnieki saka par to, ka maksimāli... Tas Riekstiņš stāv, viņš ir pats gal, bez viņa nenotiek nekas vispār. Bet kur viņa intereses to darīt? Vai tā ir pareizāk? Nezināšana, tumsonība tā ir. Okay. Vienkārši nezināšana, jo viņam vajadzētu vairāk kontaktēties patiešām ar zvejniekiem, ja? Nevis ar lielajiem, kas brauc trallē pa jūru uz 40 metru dziļumu, ja? Bet tieši ar kas ir no veciem Latvijas laikiem parastie piekrastes zvejnieki, kas ir, ja? Jo praktiski tā traļa zivs, ko viņi ķer ar trali, viņa jau netiek cilvēkam atdot, viņa aiziet dzīvniekiem uz miltiem. Tā jau nav tā zivs, kas aiziet cilvēkam. Viņi iet visu uz miltiem un no kā taisa pēc tam lobarības granulas šitās te, ja? Tāds absurds, jā. Absurds smagākais, zini, te vispār trakstur par šito tēmu, ka runā, ja? Tad, zini, Un ja viens ronis apēd no 6 līdz 16 kg zīves, kas viņam jāapēd, ir, jā, tad reiz 2500. Tad un tad vēl ko sakož un saplēš. Sakož un saplēš. Tā kompensācija, ko viņi ir izdomājuši par saplēstiem tīkliem, ja? Tas ir kaut kas, ja? Bet vienalga tas zvejniecība Latvijā nogalina, ir jārisina savādāk.
Ir vēl Igauni, viņus mēģina atbaidīt ar spridzekļiem jau. Nu, ko var nopirkt mednieku veikalā. Jā. Es atbaidu ar uz 20-30 minūtēm, bet akali klāt vietā. Nozīmē, kādam visu laiku ir jāsēž pie jūras. Kādam visu laiku jāsēž. Tas nav nopietni. Tagad roņi tik gudri palikuši. Lielie zivju mūrdi, kas ir jūrā, viņi māk ielīst iekšā un izlīst ārā. Tu saproti, kā? Akurāti visu paņem. Akurāti visu izēd un izlien ārā. Iekšā tikai paliek galviņas un tā. Tā kā nākotnē ir jādomā, ka ir jāpaķerās klāt nopietni un jāļauj obligātos tīklus roņu speciālos mest iekšā. Tavuprāt, tā populācija ir tagad tik liela šeit? Tā ir katastrofa jau, jā. Kad nevar ar tādām vieglām metodēm? Nē. Būs savādāk tāpat kā ar bebriem, kad skaitījās bebrīts, jā. Vienā brīdī, jā, pagājuši gadu, kas bija Rīgā, 10 000 bija iedalīts, lai noķeras 2 bebrus kanālā. Smieklīgi, Latvijā nekas tāds vispār nav darīts. Tie pirmie dati, unikāli dati, mēs pagājuši gadu ievācām zvejasvīgos bojāgājušos roņus ap 50 gabals, man liekas, varbūt vairāk bišķi. Un vēl ar vienu tā kā notiek to parauga apstrāde, un ko mēs primāri skatījāmies, mēs skatījāmies parazītu nematožu tā kā sastopamību viņos, lai varētu spriest, vai šo nematožu citas stadijas ir sastopams zivīs pārējā ekosistēmā. Tie pirmie rezultāti rāda, ka roņi pilni viņām ir. Viņiem varības raksts pilns ir parazītiem? Jā, ar nematodiem. Tās pašas nematodas, ko mēs sastopam mēncu aknās pamatā. Un ļoti interesanti ir, kad mums ir pieejami vēsturiski dati. Tas ir pirms gadiem, kad ir arī skatīti šie parazīti mencās. Un tajā laikā, tad roņi bija ļoti daudz, arī mencās šie parazīti bija ļoti daudz. Pēc tam, kad roņu daudzums samazinājās, šo nematožu sastopamība mencās, tā teikt, bija mazāk vai pat vispār nebija. Un tagad atkal pēdējos gados, ka roņiem tā populācija lielāka, tad mēs atkal atrodam arī mencās. Arī mencās tieši. Mēs tieši uz mencām skatāmies. Tad ķēdē tas ronis ir būtisks arī šo parazītu tranzītā, jā? Tā izskatās, jā. Un šajā situācijā, ka mencu populācija tā jau ir švaka Baltijas jūrā, viņam arī tas kondīcijas faktors, viņš ir paliek aizvien sliktāks, švakāk nobrotība, mazāk tā masa viņām ir attiecībā pret garumu. Un visticamāk tas ir saistīts arī ar roņu. Roņu tas vispār to parazītu nematodiem. Tie skati bija diezgan interesanti, kad mēs griezām vaļā tos roņus, skatījāmies. Tur bija tā, ka nebija tur viens vai divi tie parazīti, tur tiešām 1000 kamoli bija iekšā ar nematodiem. Zvejnieki saka, ka citreiz izvelk roni ārā, beigt, viņam pa mutu vaļās ārā. Tas nozīmē arī paši roņi cieši, principā, no šīs slimības, vai ne? Protams. Roņu bioloģiskos datus mēs skatījāmies viņiem tauku slāni, barošanos, šūnu paraugus, histoloģiju, tāpat tās arī ķīmiskos parametrus, un redzēs, tie rezultāti vēl tiek apstrādāti, un secinājumi būs droši nākošais pieejami. Bet mēs varam teikt, līdzīgi kā savvaļas visu dzīvnieku populācijā tikko ir pārapdzīvotība, tā slimības ir tas, kas attīstās. Saproti, savvaļā mežā, piemēram, mēs redzam, mums tur vilki daudz, mēs plus mīnus varam novērtēt, cik viņi tur pēda, cik viņi ko apēd. Jūrā mēs neredzam neko. Tieši tā, ļoti grūti. Mēs tikai varam spriest, un, saprot, jūras zinātnē tā specifika, kad ir ļoti grūti tiešām novērtēt to populāciju. Tur tiešām jāmodelē, tur ir jāstāsta, ir vajadzīgi daudz datu dažādi, lai vispār saprast, kas notiek. Un arī par to pašu zivju patēriņu. Piemēram, teorētiski sanāk, ka tāds ronis vidē dienā viņam nepieciešams ir no 6 līdz 16 kg zivju. Tas ir daudz. Tas vispār, lai viņš varētu fizioloģiski uzturēt savu ķermeni augstā ūdenī dzīvojot nepārtraukti, tas ir tas daudzums vajadzīgs. Bet ļoti interesanti pētījumi bijuši tajā pašā Zviedrijā, kad zinātnieki skatās, cik viņi daudz apēd zivis, cik viņi sabojā, cik viņi nogalina, cik viņi aizbeid no tiem tīkliem, piemēram. Viņi likuši iekšā mēņas tīklos, nogremdējuši un pēc tam skatās, kas tur nāk ārā. Un tur reāli tie secinājumi tādi, ka atšķirīgā, protams, no sugām, tur lasas vai mēnce vai pleksta, bet tie pat līdz 100% zivi viņi arī nogalina vienkārši. Tas viens viņš apētos 6 līdz 16, bet viņš tikpat vēl vienkārši nogalina. Tagad reiz 2 faktiski sanāk. Jā. Un tas ir, tie aprēķini viss tā kā ir jāiekļauj, modelējot to ietekmi uz ekosistēmu, uz zivīm, uz zivju populācijām. Un tur tie rezultāti var būt tiešām ļoti tādi.